Tā, tad ir vēl viena lieta, kas ir jāatrisina man te. Tā kā betonēja pamatus, ja. Šitos visus vienā līmenī sabetonēja. Šitai daļai visai vajadzēja būt, kad 2 cm vismaz lejā, zemāk. Tagad problēma viņa tāda, ka šitien ūdens tek iekšā un sūcās te. Labi, es jau silikonu bišķiņ nogāju. It kā sagatavoju, safrēzēju te iekšā. Bet, principā te vajag visu ar kaut kādu industriālo frēzi paņemt, iznomāt un nofrēzēt. Te es te cīnījos baigi, bet ar fleksi nebūs. Nav varianti. Tad es te nofaksēju bišķiņ tādus grāvīšus pagaidām. Lai būtu, kur ūdenim aiziet, pēc tam noskrūvēšu nost. Vajadzēs vēl bišķiņ piefleksēsim. Bet, viss putekļos diezgan traki. Netīrais. Tas ir netīrs darbiņš. Te vēl lietas uznāca. Viss šitāds netīrs. Šito es tagad te vēl uzlīmēju to membrānu, lai mitrums neiet. Tā, pēc tam jānopērk kādu metālu priekšā skārts un te jāiztaisa tā ciet. Lai nešļakstās virsū uz konstrukcijas. Tā it kā ir tas bituma, kaut kas, kā viņi sauc bituma, tas uz jumtiem, ko liek, uz zem pamatiem. Jā, virs pamatiem, tā es domāju. Aplocīju viņu apkārt, lai mitrums neiet pēc iespējas. Un izfleksēju ārā šitien tādus dziļumā kaut kādi. Te aiziet kritums. Kā 2 cm, 1,5 cm varbūt. Pagaidām jāiznomā tas aparāts. Tad šitien kādi 5 kvadrātmetri jānograuž. Viss šitais, kas ārā, viss tas pamats. Savādāk šitā nebūs labi. Tāds darbiņš šodien. Tas pabeigts, tagad jāsaskrūvē šitie dēļi klāt. Līdz augšai, cik man tur ir, un tad te vēl būtu labi pabeigt šitos. Tāpat kā pagājušā nedēļa šeit pabeidzu. Sagāju, salaidu kopā. Tā. Un tad jau būs sāni. Un tad vēl es te sagatavoju sāniņiem. Te aiz stiklu, kas ir tie sāniņi. Te ir dēļīs, ja. Tāda sakrāsot kaut kādu 30 gabalu. Vispār vajag kāds 40, bet, pagaidām būs ok. Tad saskrūvēs tos, tad domās tālāk.
Tā, mēs esam izdarījuši tik tālu pa vakardienu. Šiten līdz augšai un šitais arī vidējais būs tumšs. Un tad vakarā es vēl nometu līmeni, lai var nozāģēt. Šiten taisni nozāģēsim, tur nozāģēsim taisni. Un tā grūti redzēt. Te tādu vienu īpašā detaļu uztaisīju, vajag otrā pusē arī. Tur jāizzāģē ārā tāds stūrītis, lai var ielikt, lai nosedz to kokšķiedru. Šodien padomā tas, un iespējams te apdari kaut kādu uztaisīt, varbūt arī šito maliņu uztaisīt. Šito maliņu liksim tāpatās kā augšu, tādā stilā. Es te nevarēju izdomāt savādāk, kā savādāk uztaisīt. Un tā, kaut kas sāk veidoties lēnām. Uz to pusi iet. Tā detaļa aptuveni šitā izskatīsies, bet tur vēl jāpiemēra. Un garumā jānozāģē. Tāds interesants izstrādājums. Nu, labrītiņ. Ir kaut kāds 9. vai 8. septembris jau. Nu, beidzot tā diena pienākusi, kad es šitādu esmu iznomājis aparātu, lai mēs nofrezētu tur to augstu muiņu, kaut kādus 2 cm no šitā betona. Es tur salīmēšu plēves, lai nav tik netīrs tur. Un tā, putekļies pa gaisu. Tā, nogriezīšu plēvi, salīmēšu, bet nu jā, šodien ir sestdiena. Pa brīvdienām vajadzētu šito izdarīt, lai pirmdien var aparātu aizvest apakaļ. Jā, putekļslucai vajadzēs. Un austiņas. Vēl pa vidām nokrāsoju krāslu ar galdiem. Vakarā ciemiņi nāks, lai ir kur pasēdēt. Tā, otrā diena, kad es strādāju pie šitā betona. Te var redzēt, kā es viņu te esmu safrēzējis vakar.
Vakar strādāju pie šitā kaut kādas pāris stundiņas, un man liekas, ka šitajā pusē ir gandrīz gatavs. Bet, nu, tur jāveic mērījumi, tā kā nevar īsti saprast. Vajadzētu rekrutējies ar Flex, es iezāģējis tā šitēn tēmu, un vajadzētu, man liekas, ka šitādā te veidā iezāģēt visā garumā, jo tā, kad te frēzē rekur lūst savādāk šitādi te malas nost. Ja iefrēzēt, tad, nu, ja iegriež, tad bišķiņ labāk. Man liekas, ka, jā. Tā, un tad vēl viens uzlabojums ir šis te pasākums, jo savādāk frēzējot te viss krīt garām un pilns botis ar gružiem un nav baigi forši staigāt, tā kad pilnas kājas ar gružiem ir. Jā, un vēl viens secinājums ir tas, ka vislabāk būtu bijis noīrēt arī kaut kādu industriālo putekļu sūcēju. Jo baigi bieži jātīra šitais nabadziņš dzeltenais. Rekur visu, ko viņš ir vakar sasūcis. Nu, jā, viņš diezgan ātri aizkakājās ciet. Nu, neko, darīsim tālāk. Pēc tam, jā, rekur, šī tik te ir tālu, es te tālu tuvāk nevaru paņemt ar šito monstru. Tad es te nofaksēšu vienkārši, nu, ar roku. Tā kā es tur pie pašām malām jau to izdarīju. Jā. Nu, tagad šodien jau ir vakars, jo mums te vakar ballīte bija. Bet, nu jā, kāds 2 stundiņas varēs padarboties pie šitās lietiņas. Ir vispār kāds cilvēks, kuram patīk tādas lietas darīt. Es nezinu. Slēgšu ārā kameru, jo baigie putekļi. Nav labi priekš kameras. Tā, šito es esmu nofrēzējis, ja? Nofrēzējis, un tagad es sāku darboties ar šito aparātu atkal. Nu, drusciņu vēl ir laiks, kad stundiņu varbūt. Saule jau gan arī norietējusi. Bet, nu, kaut kas jau iet uz priekšu. Kur redzēt, kā viņš ņēma. Nu, palēnām, bet, nu, labāk droši vien kā ar Flex, vienkārši to aparātu baigie putekļi. Šito tomēr mazāk. Vēl druski apfrezē. Pēc tam jāiet peldēties. Uz turieni, šajien, kaut kur, laikam. Vai arī tur, bez kalniņa. Nu, vienalga, jā. Kā redzat. Šitais ir riktīgs, dirtīgs džāba. Baigi
Baigi neforšs darbiņš. Bet, nu, kas jāizdara, tas jāizdara. Neko nepadarīs.